tas arī ietilpst mantojuma masā. Pamat ideja, kāpēc es to pasaku, tad, kad persona pēkšņi saka, man pagādies onkulis Kandavā, skaistajā Kurzemē, atdod īpašumu 150 hektāri ozolu mežu. Russian guy. Hey, Russian. To jaunāko arī. Redzēt, bet viņš taču, kad mantojums ir kopībā. Russian. Likums nosaka, kad iekšā arī tiesības un saistības. Jā, bet uz to 150 hektāriem ozolkoka meža guļ hipotekārais kredīts, par kuru viņš ir ko izdarījis, jau uzcēlis māju Jūrmalā un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Tad viņš uztaisīs kaut kādu afēru, vēl vienu afēru un vēl vienu afēru. Parasti, ja taisa vēl vienu afēru un vēl vienu afēru, tad neieguļ nekādā nekustamā īpašumā, dabū vienkārši naudu un tinās. Russian guys showing each other Russian guy videos. Tā. Russian guys. Tātad, kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības. Šajā ziņā mirušo vai par mirušu izsludināto sauc par mantojuma atstājēju. Tas ir mantojums, ja? Likums arī nosaka, kas būs par mirušu izsludināts. Jā, tad nav zināt personas atrašanās vieta. Mantojums ir juridiska persona. Jūs esat fiziskas personas ar miesu un dvēseli. Mantojums ir tāda pati persona, tikai bez miesas un bez dvēseles. Ja, bez miesas un bez dvēseles. Šis video būs grāvējis, jo abi Russian guy. It's totally amazing how this brave Russian guy is sitting in class and listening to his teacher. It's just amazing. Redziet, tāpat kā fiziska persona. Var iegūt tiesības un uzņemties saistības. Redziet, mantojumi tieši, jā, mantojumi redziet, ir tieši tas pats, jā? Tā. Labi. Tuvojas Ziemassvētki, viss kas var notikt. Persona spēja mantot, ja mantojumā, kabarčs, klausies nevietīgi, kas notiks pie tev Ziemassvētku eglītes. Kam vispār ir tiesība iegūt man? Tā, sajauc man. 388 saka. Fiziska persona spēj mantot, ja mantojuma atklāšanas laikā viņa ir ieņemta. Kaut arī vēl nav piedzimusi. To mēs zinājām jau. She just said that Russian guy is stealing things from his classmates' bag and swearing. Bet šeit, jā, redzi, kas ir pa idejas. Fiziska persona spēja mantot, ja mantojuma atklāšanas laikā viņa ir ieņemta, kaut vēl nav piedzimusi. Bet tur bija 300... A ja nu viņa nomirst? Čo 3 minūtes? Nu, tur nedarbojas spēkā. Bet jāskoltā, ja bērns nepieņem. Spontānais, teiksim, sanāk nejauši. Tad arī nav. A kā, uz ko tad? Pēc kā tad skatās mantojumi un dalās? Nu, tad nav mantojums atvērt, tad paliek lejupējis vai augšupējis. Mēs runāsim, kas ir lejupējis augšupējis. Film the Russian guy's teacher. Saka, ka šis video vienkārši redzam abi Krievu. Russian guys in one video. Amazing. Pasaku pēdējo svarīgo. Lūzeri nelaimīgi. Excuse moi! Zini, ka rādu svarīgs mantot. Piecelies nofilmēt no augšas. 389. Terēž. Sakoncentrē savas tuplās smadzenes. Russian guy in 3D. Mantojuma atstājēji, jūs arī visi kādreiz mirsiet. Pabeidz šo sen mierā. Mantojuma atstājējis savu gribu vai izteikt. Tu nofilmē, kā viņu uzmācās? Mantojuma līgumā. Viņam atlastīja, kā? Mēs nofilmē, kā tu viņai zagi. Mantojuma tiesībai ir priekšroka pār testamentāro. Un kā pirmai, tā otrai ir priekšroka pret likumisko. Skaidrs? Es tikai to pat pārstāstīju, par ko ies runāt. Tagad ir krievu valoda, jau. Krievien tagad.
Viss, jā, bet krievu valoda. Kas tie, kuri? Krievi, tā paredzētu. Vēsture. Kāpēc mums krievu? Russian guy? Yeah, it's a pizza. Are you from Russia? Both Russian guys. Are you from Russia? Yes, I'm from Russia. How do you feel today? I feel very nice. Okay, it's good. And I'm from Arkhangelsk. Say something It's very cold in there. Say Идите some, все нахуй, это мой френд. say some swearing in Russian. Иди ты, блядь, нахуй в пизду. Бля, сука, нахуй. Are you from Russia? Say something in Russian. OMG, Russian guys stealing. Say something in Russian. Es saku, nemāku krievu valodā runāt. Runā. Не знаю. Gaismas spīd acē. Jā. Protams. Skaties, ka neieskrien cilvēku. Tas ir haoss, es vairs nevaru pamācīties. Tas ir haoss, es neko nesaprotu. Ho! Es zinu, ko es darīšu. Es uzšķinīšu video par Dairi, uz Movie Maker. Es mašu kājā, ne? Es noslaucīšu, ja? Kā tev liekas, man ir būtīgi?